Skanot kapelas Paurupīte dzīves priecīgajiem ritmiem pie Krotes Krunvaldu Ata pamatskolas Baltu vienības dienā ierodas folkloras kolektīvi no Grobiņas, Durbes, Aizputes, Saldus un Priekulas novadiem. Tas ir gluži kā mazais Dienvidu Kurzemes folkloras festivāls. Visi šie kolektīvi ir Bunkas pagasta folkloras kopas traistēni draugi, kurus kopā aicinājusi kolektīvu vadītāja Līga Strēle, lai vienā vakarā atzīmētu vairākus svarīgus notikumus un izdziedātu skanīgākās dziesmas. Labdien, Krotē! Mums bija tāda doma, ka mēs Krotē tā caurbraucot ieskriesim un tūlīt rausim tālāk. Diemžēl situācija ir tāda, ka tālāk par robežu mūs nelaiž, bet ja mēs atgriezīsimies, tad mums te būs divas nedēļas jāsēd mājās un nekur nekustēsim, tāpēc mēs uzkavēsimies ilgāk. Tad arī dziedāsim dažas dziesmas vairāk pie jums. Tā kā šodien ir skaista diena, Baltu vienības diena, tur pār par robežu ar lietuviešu draugiem kopīga mums diena. Lai skan šodien tādas stipras dziesmas. Kas kaitēja nedzīvotā, kas kaitēja nedzīvotā, savā tēvu zemītē, ja savā tēvu zemītē. Skaista mana tēvu zeme, skaista mana tēvu zeme, apakš Dieva debestīna, apakš Dieva debestīna. Kādi lauki tīrumini, kādi lauki tīrumini, kādi meži uzentini, kādi meži udentini. Strauja, strauja upe tece gardām lešu robežām. Strauja, strauja upe tece gardām lešu robežām. Es izjāju lešu zemes vilgām šūti zābacīm. Es izjāju lešu zemes vilgām šūti zābacīm. Izskaitēju lešu meitam, cik zilīšu vainagā. Izskaitēju lešu meitam, cik zilīšu vainagā. Citām piecas, citām sešas, citām piecas, citām sešas, kas par gādam nevienam. Tā nu ir sanācis, ka Baltu vienības dienā dzimšanas diena ir traistēnu vadītājai Līgai Strēlei, un arī pašiem traistēniem šogad aprit 25. gadskārta. Ra
Vakara pats galvenais notikums – tautas tradīciju un rituālu laukuma atklāšana, tā kopīga iedejošana un iedziedāšana. Mēs svinam Baltu vienības dienu, mēs svinam Traistēnu 25 gadus, un mēs svinam mūsu šī laukuma svētkus. Krotas ļaudis jau visens ir bijuši tādi kultūras un svētku cilvēki. Šeit ir spēlēts teātris, šeit ir lekta polka, dziedātas dziesmas un izdziedāta dzīve. Nepavelti no Krotas ir Kronvalds un Krūklis, un nepavelti mēs zinām viņu dziesmas un vārdus, ko ikdienā lietojam. Un arī šodien Krotē dzied, šodien Krotē dejo, es gribu teikt, šodien Krotē aktīvi dzīvo. Mēs kopjam tradīcijas, mēs mīlam mūsu zemi un latviskumu, un to mēs arī šeit sargājam. To visu palīdz darīt mūsu folkloras kopa Traistēni, kur kopā jau izdzīvo 25. gadu. Iesākums bija skolotāja Līvija, bet no aktīvi to dzīvi ir pārņēmusi un vadība mūsu līga. Un līdz ar to arī radās ideja šīs vietas sakārtošanai, šī laukuma izveidošanai, jo, ja cilvēki darbojās, ja viņi ir pamanāmi, tad gribās viņiem ko dot, gribās dāvināt, lai viņu svētki ir vēl skaistāki, piepildītāki un kvalitatīvāki. Un tāpēc viņu aktīvā darbošanās bija tas pamats tai idejai, tam projektam, kas nu ir pārtaps īstenībā. Allaž aktīvajiem, darbīgajiem traistēniem ar vadītāju Līgu Strēli priekšgalā turpmāk latvisko godu un tradīciju svinēšanai, to ierādīšanai un mācīšanai sabiedrībai nevajadzēs meklēt pielāgotas vietas, bet būs savs bruģētais laukums. To sargā ūsiņa zīme, dzīvības un gaismas simbols. Sen lūlotā iecere piepildījusies šovasar, gūstot finansiālu atbalstu nepilnu 14 000 eiro apmērā no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, kā arī pašvaldības finansējumu turpat 7,5 tūkstošus eiro. Sapņi piepildās, ja tiem tic un mērķtiecīgi darbojas, un Līga Strēle to patiešām prot, apņēmīgi, prasīgi un ar lielu mīlestību pret bērniem, jauniešiem, viņu vecākiem, mācot izpratni par vērtībām un godā ceļot mūsu tautas tradīcijas. Visus šos gadus man ir bijusi viena tāda smaga apakšzemes lieta, ka daļa vecāku nelaiž savus bērnus pie manis, jo mēs esam pagāni. Mums tas dieviņš pa rudzu lauku staigā, un tie rudzes zied, bet viņiem es nezinu, vai tad viņiem ir cits dieviņš. Man liekas, dieviņš ir viens, un zeme ir viena, un debesis ir vienas, un saukt mūs pa pagāniem, un zvanīt skolotājiem un teikt, tad, kad mūsu Kristaps Rēzeknes baznīcā skaitīja lūgšanu jūrai, tur viņš bija derīgs. Tad, kad Ancīte Alsungas baznīcā dziedāja, tur mēs bijām derīgi, bet te kaut ko riņķī apkārt mēs vairs neesam derīgi, un mūsu laukums varbūt nav derīgs. Un tāpēc man blakus šodien ir katoļu priesteris, un viņš darīs, nezinu kādā veidā, mēs varam aplaudēt viņam, un viņš šo laukumu iesvētīs tieši tāpat, kā mēs to izdarījām. Jo Andres noteikti pats labāk pateiks, ka mēs visi tomēr, kā tu teici, esam cilvēki. Tas ir pirmām kārtām, un jāatcerās to, ka kas mūs visus vieno? Valsts, šī zeme,
tas, ka mēs esam latvieši. Latviešu kultūra bez šīs kristīgās izpratnes, viņa pēdējos 800 gadus, viņa nav iedomājama. Un tautas dziesma ir gājusi cauri šo 800 gadu pieredzēju. Un ja mēs sakām, ka Dievs apstaigā Rudzu lauku, tas ir ļoti skaisti un tēlaini, tā kā to latvietis mēdz arī pateikt. Jo, ja mēs paskatāmies arī tautas mākslā, tad pirmās Latvijas laikā ir ļoti daudz altāra gleznes, kur mūsu latviešu mākslinieki ir attēlojuši Dievu, šo Dieva dēlu, Jēzu Kristu, kā latviešu zemnieku, tērptu lina kreklā un apstaigājot dzimtās āres un druvas. Ja mēs uz to spējam paskatīties ar šādu skatienu, tad mēs saprotam, ka kristīgā baznīca ir tāda, kādu mēs latvieši viņu arī redzam. Un ka tā gudrība ir ietvērta 4 rindē. Tautas dziesmā. Ja mēs uz to spēsim paskatīties tā, tad tie, kas ir kungi, vai iztaisās par augstākiem kungām nekā tas kungs, kas viņš ir, tad, lai viņiem tiek atmērīts pēc tā, kādi viņi arī ir. Un mums ir svarīgi dzīvot ar to sirdsapziņu, kāda mums ir šajā brīdī. Tīra, skaidra, kā mūsu tautiskās arī drānas, kas mums šodien ir mugurā. Nedomāju, necerēju, šai vietā gavilēti, vai te mani vešat puta, vai ūdenis atlīgoja, vešat puta, ne ūdenis atlīgoja, labi ļaudis aicināja, nākam koši padziedāti, ko dziedāšu, ko runāšu, svešu zemi staigājoti, veci vīri, gudri vārdi, tie jauc kungu padomiņu, ridrairā, rāridirā, tie jauc kungu padomiņu. Mēs atvedām savas puses dziesmas, ko jau 19. gadsimta beigās, īstenībā uz pirmajiem dziesmu svētkiem jau ir iesūtījis Mārtiņš Draunieks, par kuru pašu ir maz ziņu. Bet viņam ir tik skaistas dziesmas ar tādiem locījumiem, vai vienīgi kā mums šodien iet, vai ne? Bet ar lielu prieku atvedām tās dziesmas. Tās mums īstenībā ir arī tādas mīļas jau, no pašiem sākumiem. Divi dienas mežā gāju, it nenieka neredzēju. Ai, 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 neredzēju. Kādais
dienu ierauga zelta ozoli. Ai, 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 ozoli. Pie tā zelta ozoliņa, sidrā viņa upē tek. Ai, 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 upē tek. Tās upītes maliņai, Dieva dēlī pirtītais. Ai, 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 pirtītais. Pieci bēri kumeliņi, pieci bēri kumeliņi, pieci bēri kumeliņi, uz akmeņa auza sēdā. Pieci bēri kumeliņi, uz akmeņa auza sēd. Visi pieci piederēja, visi pieci piederēja, visi pieci piederēja jaunākām brālītīm. Visi pieci piederēja jaunākām brālītīm. Tēvam prasu padomiņā, tēvam prasu padomiņā, tēvam prasu padomiņā, kādu jušu kumeliņu. Tēvam prasu padomiņā, kādu jušu kumeliņu. Ziņu, vai diemiņās, kā mēs, kā kārtīgi latvieši, ja? Mums zini, tu ko var teikt? Skauž. Kas? Nu viss tas skauž. Nē, tu zini, apkārt jau runāja, te jau apkārt runāja, būšot, gribēja jau pat savām acīm redzēt. Jā, mēs te atskrējām. Uzlik vēl brilli, lai tā labi var ieraudzīt. Tā pareizi es arī uzlikšu, lai es tev tā labi saskatītu. Skauž par daudzām lietām. Es pateikšu par kādām lietām. Pirmām kārtām skauž jau par to laukumu. Ai, pareizi. Nu, tas ir tas lielākais par to skauž. Tad jau skauž par visiem šitiem. Mums mājās jau nav tik daudz. Vienvārdu sakot, esat laimīgi un lepni. Jā. Paldies. Lai jums ir liels dziesmu pūs, ko dziedāt, ko cilvēkiem sirds sildīt, spēku dot, un lai jums pašiem būtu spēki, tad mēs arī jums dodam Mēs jau sarūpējām, redz. Visu, ko esam sadarījuši šitai vasarā. Liekulē. Jā. Līga, un tu tā, mēs tā teiksim tā, ļoti īsi. Daudz laimes dzimšanas dienā. Paldies! Dziesmas mijas ar apsveikumiem un laba vēlējumiem gan folkloras kopai Traistēni 25 gadu jubilejā, gan viņu vadītājai Līgai Strēlei dzimšanas dienā, gan visiem kopā turpmāk iedzīvinot jauno tradīciju laukumu. Dziesmu pūls folkloras kopām ir bagāts un daudzveidīgs, kas nav izdziedams pāris stundās.
Tā pavisam nemanot par kroti, nolaidusies vakara krēsla. Skanot vīru kopas vilki brašajam dziedājumam, tiek aizdegtas lāpas un simboliskais ugunskurs, kas apliecina baltu tautu, latviešu un lietuviešu vienotību. Baltas smiltis pārdīdam, kumeliņi dansodam, baltas smiltis pārdīdam, baltas smiltis pārdīdam. Sildās Dievs, mīļā māra, mana mūža licējiņ. Sildās Dievs, māra, mana mūža licējiņ, mana mūža licējiņ. Deidzi spoži uguntiņa, tu nezini, ko tev došu. Deidzi gaiši uguntiņa, tu nezini, ko tev došu, tu nezini, ko tev došu. Es tev došu ziediņām vienu maizes gabaliņu. Es tev došu ziediņām vienu maizes gabaliņu, vienu maizes gabaliņu. Tad ej deviņas dzirkstelītes pret saulīti pacēlās. Tad deviņas dzirkstelītes pret saulīti pacēlās, pret saulīti pacēlās. Saulīti pacēlās, lai sadega nelaimīte, kā uguņa dzirkstelīt. Lai sadega nelaimīte, kā uguņa dzirkstelīt, kā uguņa dzirkstelīt. Es sakūru uguntiņu no deviņi žagariņu. Es sakūru uguntiņu no deviņi žagariņu, no deviņi žagariņu. Uguns degs un sasauksies ar citām ugunīm, citos pakalnos, kur balti aizdedzina uguns.